Pozitīvus festivālam pievienojas Latelekom un grib zināt, kādus mūziķus tauta vēlas dzirdēt nākamajā vasarā. Halo, halo! Pozitīvus centrāli klausās. Labdien! Man tā teica, ka šeit ir jāzvana, lai vinētu ko biļetes uz Pozitīvus. Uzreiz nevar vinēt šeit biļetes uz Pozitīvus. Es saprotu, ka jāpacīnās. Ko lūdzu? Jāpacīnās. Tur ir vēl jāpacīnās, jā, tur ir visādas lietas, kas un kā jāizdara. Bet šeit var šad un tad vinēt, visiem nesanāk, bet var vinēt vai nu pizzu vai kebabu. Garšīgi. Pilnīgi nopietni. Bet tad ir jāuzspēlē, es varētu piedāvāt to spēli tev uzspēlēt, bet pirmkārt iepazīsimies. Kā tev sauc? Mani sauc Agnes. Super, Agnes. Tā, kebabs vai pizza? Ar ko es runāju? Tu runā ar Tomu. Ar Tomu? Ar Tomu, jā. Labi, prieks iepazīties. Priecājos, jā. Tātad pizza vai kebabs? Pieņemsim, ka pizza. Pizza būs no Express pizzas, jā. Turkebab vai Express pizza. Express pizzas lielā pizza tev. Līdz 30. novembrim varēs to dabūt, jo iedosim tādu tā kā kuponu. Bet tagad klausies, kas jādara. Tev ir tā grupa vai izpildītājs, kur tu gribi redzēt Pozitīvus festivālā, vai ne? Jā. Es tev uzdošu 5 jautājumus. Ja pēc tam, kad tu būsi uz viņiem atbildējusi, es uzminēšu, kas tā ir par grupu, kur tu gribi redzēt, tad tu neko nedabūsi. Bet ja es neuzminēšu, tad tu tiec pie pizzas. Skaidrs. Tā, man tev jāuzdod 5 jautājumus. Nē, otrādi. Tu man uzdos. Jā, un ja es uzminēšu, tad tu neko nedabū, bet ja es neuzminu, tad tu dabū 5. Davai saņemē. Labi, tā ir grupa vai izpildītājs? Izpildītājs. Izpildītājs, viņš vai viņa? Viņš. Viņš ar Latvijā noteikti bijis kādreiz, vai ne? Man šķiet, ka nē. Bet grasījās. Bet grasījās? Un tur kaut kādu plānu nojuka viņam? Un es biju ritīgi bēdīgi. Johaidī. Tā. Domā kārtīgi, jā. Jā. Un valsts, no kurienes viņš ir? Viņš ir no... Man šķiet, ka viņš ir no Anglijas. Es varu pateikt hintu priekšā. Tu negribi pizzu? Es gribu. Nē, hints tā jā, bet 5. jautājums būs, pēdējais mans jautājums būs drīzāk par to, cik ilgi viņš darbojas. Apraksti man to īsā esejā. Jā. Vai viņš ir jauns mūziķis, vai arī viņš ir veterāns, vai viņam ir daudz albumu, vai viņš, maz? Manuprāt, darbojās jau pasen, bet populārs viņš ir kļūst pēdējo gadu laikā. Vismaz manā mūsī. Ar tādiem visām. Negrib to hintu pateikt? Viņam tur bija tādas attiecības ar Amy Winehouse. Tu esi nokļūdījusi, es spēlēju, jo ja tas ir tas viņš, tad viņš ir bijis Latvijā un starp citu uzstājies arī Pozitīvus festivālā. Nopietni? Tas gan bija sen, tas bija 2009. gadā. Tas bija brīnišķīgs koncerts. Viņš bija burās. Man liekas, tu par Pīteru Doherty runā. Nē. Jā, es zinu, viņš bija Latvijā, bet nē. Bet viņam arī bija... Viņam arī bija... Viņam šogad bija jābūt Latvijā, un viņš tur atcēlās. Par ko tu runā? Par Aleksu Klēru. Par Aleksu Klēru? Jā, es ļoti gribu, lai viņš atbrauc uz Pozitīvus. Un viņam bija attiecības ar Amy Winehouse? Jā, tur tā sanāk, viņa tā drauga. Es šito nebiju dzirdējis. Bet par to tev lielā pizza bez maksas klausies? Nopietni? Jā. Tev būs jāspēr tā dubultā. Jā. Tu izies ārā, un tad tev kāds no puišiem iedos tavu kuponu, un tad es tev apsveicu. Paldies. No visas sirds. Un cerēsim, ka Aleks Klērs ņems un atbrauks uz Pozitīvus festivālu, ja? Jā, es arī tur īkšķi. Labi, visu labi, čau! Jā, čau! Čau!